Nu, kā cilvēkiem izstāstīt, kad aļģes ir tik vidēji draudzīgas, vajadzētu ēst vairāk aļģes? Varbūt uztaisiet vienkārši garšīgi. Ja cilvēki lieto šo un multivitamīnus, tad viņiem vispār reizēm viņi saka, ka tā kā jau sāk reibt galva vai kņudēt āda, sajūt, ka pārdozē. Jo spirulīna šo vitamīnu uzsūkšanos tā kā riktīgi pareizina. Gluži kā tu teici, saprotot, cik superīgi ir spirulīna, bet cik apšaubām ir izcelsme, tad mēs sapratām, ka mums nekas nav jāpieliek un jāatņem spirulīnai, bet mums ir jārada viņai šīs ideālās mājas, kur augt. Pirmkārt, pilnīgi skaidri, kur lietot. Klīniskie pētījumi jau no 70. gadiem krājas. Tādu kaut kādu trauciņu uztaisīšu, un man būs, piemēram, 100 eiro mēnesī pilnīgi brīva nauda. Tikai jau 3 gadus strādā, bet laikam nav reāli. Mēs tikai sapņojam. Paņem darbā marketinga cilvēku un teikt, nē, izslēdz reklāmas, viss atkal ir apēst. Biznesā, tu izdomā, tu ej, dari, un rekur tev ir rezultāts. Un rekur tev ir cilvēks, kurš pasaka, es šito lietoju, un man tur 2 nedēļu laikā kuņģis sakārtojās. Cits tur saka, man beidzot. Šeit sākas fona troksnis. Lūk, tātad mēs taisam barotnes, jeb to Čadas ezera simulēto minerālu ūdeni paši. Tātad mums ir spainīšos saspērts tieši kādi minerāli ir kādā proporcijā. Arī to par laimi mums nevajadzēja izgudrot. Tas jau ir tā kā, pasaulē zināma prakse, kādi minerāli tajā ezera ūdenī ir jābūt. Attiecīgi tādus mēs arī šeit uztaisam. Lūk, tad, kad ir gatavs, ar ko viņas pabarot, tad šeit čau, mums ciemiņi. Es ceru, ka var dzirdēt, ja? Var. Es domāju, ka noteikti, bet ir silti, ir patīkami. Jā, jo šī ir tropiskā aļģe, mums ūdenī vajag 30 līdz 35 grādus. Un attiecīgi mēs apsildam tikai ar lampām. Un tad tajā brīdī, kad ir liekas siltums, tad tas vienkārši caur trauka sienām iziet ārā telpā. Jā, tāpēc šī ir vissiltākā telpa. Šis tiešām izskatās pēc kaut kādas slepenās laboratorijas. Un pa ceļam saliet, tu vari paprasīt standarta jautājumu, un kā tu šito lieto? Es tā prātīgi skrūvēšu. Vēlnais, lai es nesalējos sakratot. Jā, tā tad, principā, šis ir mans otrais darbs. Es sāku ar to, ka biju RTU, kā jau students, no 2. kursa aizgāju strādāt, jo studēt vienkārši man likās garlaicīgi, vienmēr gribās redzēt praksē, kur tas nodara. Un tā es visu šo laiku biju biomateriālu katedrā, neteiksim visu garo nosaukumu, bet tātad strādāju pie jauniem keramiskajiem materiāliem. No maģistūras mani piesaistīja pie ķīmijas tehnoloģijas laboratorijas darbiem, kur ir tieši sūkņi, siltuma procesi, visas masas pārneses un tādas ļoti interesantas lietas. Tad es sapratu, ka jā, tieši tehnoloģija man ļoti interesē, bet mans disertācijas darbs bija par jaunu stikla keramisko materiālu tieši implantu nozarē. Tomēr pēc disertācijas, kas ir milzīgs darbs 4 gadu garumā, es sapratu, ka tas jaunais materiāls ir super fascinējošs, bet arī zinātnē ir, modes tendences. Un tieši stikla keramiskie materiāli šobrīd nebija modē, un tāpēc es tā domāju, ka, ko man citu darīt. Es kolēģei prasīju, kurā virzienā man skatīties. Viņa teica, mikroaļģes viennozīmīgi būs nākotne, jo Green Deal nav iespējams, vai šis zaļais kurs, ja mēs uz kokiem gaidīsim 70 gadus, tad tas nebūs šajā gadsimtā, kad mums būs Green Deal. Bet mikroaļģes ir tik ātras, jo viņas aug ātri kā mikrobi, bet ir zaļas kā lapas, vai ne? Un tad es nolēmu pievērsties aļģēm, un no visām aļģēm spirulīna vienkārši ir outstanding, nepārspējama. Jā. Pirmkārt, pilnīgi skaidri, kur lietot. Klīniskie pētījumi jau no 70. gadiem krājas. Var lietot svaigu, jo chlorellē, kā es teicu, ir jāmāk apstrādāt. Un tad es domāju, kāpēc man ņemt kaut ko tādu, kuram ir grūti nofiltrēt, jo chlorella vienšūnas viņa iziet cauri filtram, pēc tam vēl jāapstrādā, pēc tam vēl tur kas tur, teiksim, ja mēs gribam omegu, tad viņu vēl vajag tur kaut kādā veidā veicināt. Tas ir interesants stāsts arī to, kā spirulīna vispār atklāja, ja mēs zinām, piemēram, šobrīd mums visiem garšo kafija, tēja, un tad pētniekiem ir jautājums, varbūt viņa ir arī veselīga. Tad spirulīnai bija pilnīgi otrādi. Vispirms pētnieki no Beļģijas un Francijas aizbrauca uz Āfriku un pētīja vienkārši, kā tur cilvēki dzīvo, kādi ir viņa paradumi.
Un tad viņi konstatēja, tas bija pagājušā gadsimta 40. un 50. gados, un viņi konstatēja, ka ap Čadas ezeru ir dažas kopienas, kas ir daudz veselīgākas nekā tie, kas dzīvo tālāk no ezera. Un tad viņi sāka pētīt, ar ko tad viņi atšķirās, jo arī viņiem bija šīs malnutrīcijas, jeb nepietiekamu kaloriju pazīmes, bet vispārējā veselība daudz labāka. Un tad viņi atklāja, ka vienīgais, ar ko viņi atšķirās, ir tas, ka viņi no Čadas ezera velk ārā šo te zaļo masu, un ēd to. Viņi darīja tā, ka tā masa ir nobriedusi, viņi tā kā bišķiņi saveļās kunkuļos, un tad viņi ar tādiem audumiem, viņu, zivīm ir tīkls ar lielām acīm, audumiem ir mazāks, ja? Tātad ūdens iztek cauri un to zaļo masu var savākt, izliek smiltīs žāvēties saulītē, un tad viņi ātri izžūst un ir tādi kā graužamie cepumiņi. Viņus to sauc par dihē. Un viņi arī konstatēja, ka šo te dihē viņi dod līdzi tad, kad ziņneši starp ciematiem, viņiem ļoti tāls gabals, un neviens jau neņems līdzi kartupeļus vai kaut ko līdzīgu, ja? Līdz ar to viņi šo dihē grauza pa ceļam kā enerģijas batoniņu. Un tad viņi paņēma līdzi uz Eiropu, konstatēja, ka atšķirībā no citiem zaļajiem augiem ir rīktīgi augsts proteīna līmenis, ļoti daudz antioksidanti, vitamīni, mikroelementi, kas ir tieši šis, kas dod to veselīgumu. Un tad lēnā garā, saprotot, ka rietumu civilizācija ēda aļģes un labprāt un zvaigznes stāsta TV šovos, tad tā popularitāte izauga. Protams, kad arī šī Amerikas kompānija otro ražotni atvēra Ķīnā, vai Āzijā kaut kur tur, jo tur ir daudz lētāks darba spēks. Cik reizes ir lielāka platība nekā iepriekšējā vietā? Iepriekš bija 100 kvadrātmetri, šeit ir 700. Wow. Ar ražotni ir tā, kad pārvākties uz 200 kvadrātmetriem, tad vēl uz 200, vai, teiksim, vēl divreiz šausmīgi dārgi maksā pārvākšanās, tāpēc labāk vienreiz saņemties un pārvākties tā, lai kādam laiciņam pietiek. Tas, kas ir klasiski tajos seklajos dīķos, ir, piemēram, tev atlido pīle. Pīle pirms tam ir bijusi citā ezerā, un viņai jau pie kājām pieķerās gan citas aļģes, viņas var arī ar vēju atpūsties. Ir pat pierādīts, ka lietus mākoņos nav destilēts ūdens, kā varētu domāt, ka viņš ir iztvaikojis. Nē, ar vēju arī mākoņos uznes augšā gan aļģes, gan putekļus, gan ceļa piesārņojumu, visādus tur, visus izmešus, kas pasaulē pa gaisu klejo, tas viss ir augšā un ar ūdeni noskalojas lejā. Un līdz ar to tas ir pilnīgi loģiski, ka tur attīstās kaut kādi vēžveidīgie citas aļģes. Tur arī īstenībā spirulīna garšo visiem, kuriem mutītes ir gan lielas, lai viņu apēstu. Ja? Un tad viens no kvalitātes kritērijiem, piemēram, ir insektu norautās daļas un žurku spalvas. Mums, zinot Latvijas PVD, te neviens insekts nedrīkst pat garām lidot, kur vēl atrasties tvertnē. Tad uzreiz mums būtu viss slikti. Ja? Lūk, un tad tas jau ir tas pirmais līmenis, ar ko mēs atšķiramies. Redz, tu var nākt tuvāk, ielūkoties šeit un paskatīties, kā tā mūsu aļģe izskatās. Gaismiņu var redzēt, kā viņš tur maisās un zaļš un smuks. Tā varētu būt kaut kāda ļoti jiftīga limonāde pēc krāsas spriežot. Jā, bet īstenībā, ja tu skatīsies caur lapu uz sauli, tad lapa ir šī tikpat spoži zaļa. Vienkārši, jā, mums gaisma sanāk aiz un aļģes virmo priekšā. Redzi, varēja redzēt to tumši zaļo masu, tā kā līmenis nokrītās, tad tā ir tā spirulīna. Redz arī, tā, ka viņa ir atšķaidīta, viņa ir gaišāka zaļa, un tā, ka viņa ir biezāka, tad viņa ir ļoti tumši zaļa. Un tas arī ir skaidrojums, kāpēc tie Ķīnas dīķi ir tik sekli, tāpēc, kad biezam līmenim cauri nespīd, un attiecīgi nav vērts dziļu dīķi turēt, ja tā ir zaļais organisms, tam vajag saules gaismu, lai augtu. Un, attiecīgi, ja saules gaisma dīķa apakšā neiespīd, tad tas organisms nevar augt. Ir bijuši gadījumi, kad ir diezgan daudz piesārņojumu iekšā testētajos produktos. Un, cik es saprotu, lielākā daļa kaltētie produkti pieņemsim, ka kaltētajos produktos. Tavuprāt, kas varētu būt iemesls, kāpēc ir tik liels risks, ka varbūt arī, kā saka, kontaminēts produkts? Veikalā. Jā, tas ir arī, ko mēs ar ārstiem esam runājuši, ka līdz šim ārsti pārāk daudz neaizrāvās rekomendēt spirulīnu tieši šī jautājuma dēļ, vai ir uzticamā izcelsme. Jo, teiksim, arī Ķīnā tajā brīdī, kad viņi uzliek biosertifikātu,
Ko nozīmē bio? Šajā gadījumā tas nozīmē, ka tu neesi speciāli neko piebēris, bet kas tev ir ar lietu, ar kājām, vai tur kājas ir piekakājušas, vai tur ir insekti klāt un tam līdzīgi. Nu, teiksim, tomātam tu vari vizuāli redzēt, ja viņš ir tur tāds vai šitāds, vai ābolam ir kraupis un tā. Tad spirulīnai praktiski tas ir neiespējami redzēt. Arī mikroskopā skatoties, ja mūsējā, tāpēc mēs sakam, ka viņa ir svaiga un dzīva, ka mikroskopā viņa vēl aizvien šūna ir tāda pati spirālīte. Savukārt pulveris izskatās, nu, kaut kādas drupačus. Tu pat īsti nevari pateikt, vai tur ir seleriju kāti samalti vai kas, vienkārši zaļš pulveris, vai ne? Es zinu, ka Ķīnā ir vairāk kā 500 audzētāji. Ķīna pēc platības ir lielāka par Eiropu. Un ja tev uz paciņas par pulveri vienīgais, kas ir zināms, made in China, nu, ja tev nepatiks, kam tu iesi sūdzēties tam pārdevējam, kurš teiks, jā, bet re, kur visi certifikāti. Nu, līdz ar to man liekas, ka tas ir tā kā ar jebkuru produktu, jo mēs varam pārliecināties, kur tas ir audzēts, kad arī sociāli un ekonomiski ir ievērots, teiksim, darba likumdošanas normas un viss šis, ka tas tomēr ir vietējais produkts atbilstoši mūsu dzīves un iztēles standartiem. Es pieņemu, mēs pat nespējam iztēloties, kā Ķīnā notiek ražošana, zinot, cik maza ir informācijas apmaiņas starp turieni un šejienu. Un pat, ja viņi audzē godprātīgi, nav izslēgts, ka viņiem ekoloģiskā situācija tik slikta, ka visi tie smagie metāli vai kaut kas vēl varētu notikt? Nu, viens ir jā, kad tu tās kājas nevar izkontrolēt, un otrs ir, kad viens audzē godprātīgi, otrs varbūt ne tik, un tad tev samaisa to spirulīnu ar šo un pārdod kaut kādu vidējo, un tāpēc vienreiz tu nopērc, tev liekas, wow, tas ir forši, un otrais tev varbūt pasmeļ no, ja viņu ved vagoniem no Ķīnas, tad tas ir tā kā, no kooperatīva, tu pērc ābolus, tur ir ražojis Jānis, Pēters un Kārlis, un ja tu aizēji patiešo pie Kārļa, tad tu zini. Un tas ir kooperatīva atbildība, vai viņi visi ir vienlīdz uzticami, vai, viens ir Darvas pile medus mucā. Un ja tas ir no Ķīnas, diemžēl izsakojamība, manuprāt, ir ļoti, ļoti zema. Gluži kā tu teici, saprotot, cik superīga ir spirulīna, bet cik apšaubāma ir izcelsme, tad mēs sapratām, ka mums nekas nav jāpieliek un jāatņem spirulīnai, bet mums ir jārada viņai šīs ideālās mājas, kur augt. Mēs varam skatīties analoģiju ar tomātiem, kad tomāti arī Eiropā ir diezgan izsenis pazīstami, bet viņus varēja sākt audzēt ziemeļos, tajā brīdī, kad sāka kļūt pieejamas siltumnīcas. Lūk, un tad saprotot to, ka tā ir aļģe, labi, siltumnīca gluži nav, bet ir vajadzīgs akvārijas, kurš nav zivju akvārijas, bet tā tad ir ļoti svarīga šī te gaisma. Jo, kā mēs redzam, šeit gaisma cauri nespīd, tātad mums ir svarīgi tās lampas iegremdēt, izkliedēt pa tilpumu, lai maksimāli katra aļģīte dabūtu savu gaismas devu. Un, tā kā mēs esam inženieri, tad tas jau ir tas, ar ko mēs nodarbojamies, kad radam kaut kādu interesantu risinājumu, lai kaut kas varētu notikties. Līdz ar to sākās tas vairāk kā zinātnisks projekts, kā tāda, varbūt pat spēle, bet tad varbūt tie, kas skatās, ir kādreiz nodarbojušies ar zinātni vai valsts naudu, tur viss ir caur iepirkumiem. Lūk, un tad viena no tām motivācijām uzsākt biznesu bija tāda. Es biju izpētījis, ka visā pasaulē, vienalga vai Kanādā vai Francijā, ja kāds pārdod svaigu spirulīnu, tā maksā 100 eiro kilogramā. Un tad man likās, tādu kaut kādu trauciņu uztaisīšu, un man būs, piemēram, 100 eiro mēnesī pilnīgi brīva nauda. Nekādu iepirkumu. Un, ja godīgi, tā bija milzīga motivācija, kad lai vai cik eiro tie būs, bet viņi būs, bez iepirkumiem pieejami. Un tad sanāca tā, ka īstenībā, kad mēs sākām šie zaļie granti, viņi bija sajūta, ka tur ir zaļais grants tur, un ka tā mūsu ideja tiešām ir šajās konkursos pieprasīta, un mēs naudu biznesa sadaļas attīstībai dabūjām ātrāk. Sanāk, mēs jau bijām 19. gadā piereģistrējušies PVD, uzražojuši pirmo reaktoru īstu. Tādu labi, viņš darbojās pēc literatūras datiem, bet viss darbojās tur auga. Un sanāk tikai martā, pēc tā decembra, kad mēs bijām jau PVD un sākuši pārdot, tikai martā es parakstīju līgumu par projekta uzsākšanu. Bet tas vēl nenozīmē, ka es sāku. Sākums tur vēl, kamēr visi tie papīri sakārtojās. Lūk, jā, un vienkārši saprotot to ātrumu, ka biznesā, tu izdomā, tu ej, dari,
un re, kur tev ir rezultāts. Un re, kur tev ir cilvēks, kurš pasaka, es šito lietoju, un man tur 2 nedēļu laikā kuņģis sakārtojās. Cits tur saka, man beidzot pēc Covida bija, ka visi par to brain fog vai ka galva vairs nestrādā. Galva sāk strādāt. Cits tur saka, es tagad kafiju varu nelietot, tur entās tasīts, jo tāpat no 3. 4. jēga nav. Bet toties šitais arī palīdz galvai strādāt, un tur tādas atsauksmes šitāds. Cilvēkiem ir līdzīgi ar dzelzi. Daudzi lieto dzelzs preparātus un domā, kāpēc viņiem neuzsūcas. Bet jautājums, vai tavs kuņģis ir kārtībā un vispār spēj paņemt, un otrs, vai tam dzelzim ir, kur pievienoties. Vai tev ir, teiksim, tajā hēmā tam dzelzim, kur ieštepselēties. Un tāpēc, manuprāt, spirulīna tika super labi uzsūcās un arī šo te dzelzi gan veicina, ja tu ēd kapsulas, gan arī daudziem tīrā veidā bez kapsulām. Tīra spirulīna palīdz pacelt dzelzi. Tieši dēļ tā, ka ir chlorofils un ir dzels. Un chlorofils ir hēms, tikai dzels vietā ir magnīs. Un tātad, ja tu iedod abas pusītes, tad cinks atliek tikai iespraust pareizo jonu tajā vietiņā, un otrs, kad spirulīna ļoti labi novērš kuņģa kairinēm. Man, piemēram, visas kapsulas, arī tā teikt, pašas pēdējākās un modernās, helatētās un kādas, man viņas viss jau 2-3 dienās reāli kairina kuņģi. Man līdz tam nekad nav bijuši nekādas kuņģa problēmas, bet dzels ir tas, kas var sabojāt arī manu kuņģi. Un tad mani fascinēja tieši tas, kad ēdot spirulīnu, es varu arī ēst, es biju tā kā stāvoklī, man vajadzēja turbo daudzumu ar dzelzi, tad es ēdu 1 kapsulu to dzelzi un uzdzeru spirulīnu, un ginekologs teica, ka wow, izstāsta, kā es ēstu 2 kapsulas, un plus vēl visādas grēmas un visādas, zinu, kas ir cits, kā teikt. Jā, un šīs nepatīkamās sajūtas riktīgi labi mazina. Ar to mēs sākām, jo mēs neesam biologi, mēs neko neesam mainījuši spirulīnas DNS vai, teiksim, selekcionāri, selekcionē aizvien jaunas šķirnes, es no tā neko nesaprotu. Tas, ko mēs esam tieši darījuši, kad paskatoties, cik spirulīna ir vērtīga, paskatoties, cik nožēlojami viņa audzē pasaulē, tajos seklajos dīķos, kur viss piesārņojums, viss nāk virsū, un attiecīgi tā ir maza aļģīte. Tu viņu nevar nomazgāt, nomizot, neko. Tas ir tā kā, ja tu vīnu raudzē un tev nav visi trauki tīri un aiztaisīt ciet, tu vari pielikt vīna raugu, bet varbūt viņi izkonkurēs mežonīgie raugi vai kas, un beigās tev būs etiķis. Ja? Un līdz ar to šajā gadījumā mēs darām pēc šīm biotehnoloģiskajām metodēm maksimāli tīra vide, lai tas, ko mēs audzējam, arī beigās būtu tas dominējošais gala produkts. Noteikti. Jā, tāpēc es tieši nopriecājos, kad uzzināju, ka jūs vispār pastāvat pirms cik jau gadi ir pagājuši. 5, jā, jo ne tikai spirulīna kā produkts ir diezgan sarežģīti audzējums, bet kad es uzzināju, ka jūs svaigu spirulīnu pārdodat, es zināju, ka mums nav nejausmas, cik mums ir paveicies, jo vispār dabūt svaigu produktu savā valstī ir ļoti, ļoti reta veiksme. Jā, katrā Eiropas valstī tā nav paveicies. Cik pudelītes dienā tiek? Atkarīgs no ražas, jā, jo tas ir arī, kāpēc mums nav automātiskā pildīšanas līnija, kad, ja teiksim, ķirbjus un citus dārzeņus novāc reizi gadā, un tad var nodot uz šo te lielo pildītāju, tad mums ir tas, ka, ja mēs vācam katru dienu, tad mums katru dienu pa bišķītim ir, cik mums tagad 100 pudeles dienā? Jā. Jo lielākie audzētāji, vai pareizi sakot, daudz, bet maziņi audzētāji ir Francijā, daži lielāki ir Vācijā, zinu vienu Grieķijā, viens varētu būt ir Itālijā, bet īsti nav skaidrs, jo reizēm uz tām paciņām arī tā raksta, ka nav skaidrs, vai tās tabletes ir ražotas Itālijā, vai tas pulveris ir no spirulīnas, kas audzēta Itālijā. Tad ir eksperimentālas laboratorijas Portugālē, vai viņi ražo, jā, viens māja audzētājs, arī maziņais ir Portugālē, un principā tas arī viss. Un tad otra lieta, ar ko šobrīd tā kā pasaulē tas bija trends, ka mēs jau skatījāmies, bet ļoti lēni attīstās, ir svaigā spirulīna. Jo mēs zinām, dārzeņi būtu jāēd svaigi. Lūk, un kur ir problēma? Problēma ir tajā, ka, ja spirulīnu audzē dīķī, viņa var būt mikrobioloģiski nedroša, un tāpēc tas ir liels risks uzņemties kādam pārdot svaigu. Bet arī mēs, internetā visur bija rakstīts jau pirms 6 gadiem, kad wow, svaigi spirulīna ir ar daudz labāku garšu, un tas efekts ēdot viņu arī ir jūtamāks, un tāpēc mēs nolēmām, ok, mums ir jātaisa tā, lai viņa uzreiz būtu mikrobioloģiski droša un nevajadzētu žāvēt. Jā, un tāpēc visos mūsu produktos ir termiski neapstrādāta spirulīna. Arī šķidrajos mums nav pasterizēta.
Nu jā, tas ir tagad, kā teikt, skatīsimies, vai teiksim, ar mūsu tehnoloģiju mums arī viens no mērķiem ir šo te ražotni pabeigt kā pilotu versiju, ko var rādīt citiem, un tad piedāvāt kā frančīzi, ja kāds vēl kaut kur pasaulē vēlēsies svaigu, tīru, droši audzētu spirulīnu. Nu, lūk, un tad šī ir tā iespēja, ka mēs varam arī lauksaimniecību ienest pilsētā, ka tur, kur ir cilvēki, tur mēs ražojam, un attiecīgi loģistikas ķēdes ir īsākas, un zeme paliek, kā teikt, savvaļas dabai. Bet tehniski šķitrajā formā viņa skaitās joprojām dzīva aļģe? Tas ir jautājums, ko mēs saprotam ar dzīvu. Ja mēs iztēlamies to, ka mēs tagad šito te ieliesim akvārijā un sāksim audzēt, visticamākais, ka viņa neaugs, jo tomēr no tā skābuma un cukura līmeņa viņai bišķiņ būs trauma, bet ja mēs skatāmies mikroskopā, tad mūsu šūna tiešām vēl aizvien izskatās perfekti, tā kā viņa plus mīnus izskatās saucamajā viedajā akvārijā vai fotobioreaktorā. Savukārt tas, kas ir pulveris, vienkārši izskatās pēc kaut kur saslaucītām drupačām un vispār pat nevar pateikt, vai tur ir bijusi spirulīna samalta vai kāposti, selerijas vai jebkas cits zaļš. Jo man fascinē, ka var tādu nosacītu, dehidrētu, nenobeigtu, nepasterizētu produktu uzturēt, kā saka, mikrobioloģiski drošu tādā sulas formā. Tas vienkārši ir amazing. Jā, tas īstenībā arī ir daudz mikrobiologi ir prasījuši, kā ir iespējams, ka mēs pieliekam cukuru, un parasti visi mikrobi uz cukuru sāk augt, vai ne? Atstājiet kaut kādu limonādi uz galda, viņi jau pēc 3 dienām būs sapelējusi. Lūk, bet tā ir tā spirulīnas unikālā spēja. Īstenībā, varbūt slikta analoģija, jo, teiksim, dzert citronu ūdeni vai ar citronu ūdeni mazgāt eikanu nav viens un tas pats, bet spirulīnā ir tas, ka viņa gan šeit pudelītē vai glāzē ir ar antimikrobiālu efektu, bet arī mums iekšķīgi lietojot, viņai ir ļoti labs pretvīrusu un pretmikrobu efekts. Daudzi arī saka, ka angīnu daudz labāk, ātrāk var novērst, bet pētījumi ir tieši par gripu, par covidu, par masalām, un tur ir tāda grupa kā apvalkotie vīrusi, lai ko tas nozīmētu, bet spirulīnā ir ļoti laba spēja gan aizkavēt to vīrusu iekļūšanu šūnā, kas ir tā kā prevencija, gan arī pēc tam, kad tu esi slims, ka viņi nespēja vairoties un aplipināt citas šūnas. Tā kā vīrusu laikā spirulīna ir ļoti laba. Un tāpēc joks par to spirulīnu, Ķīnas spirulīnas pulveri ir tāds, ka viņš smird jau no pirmās dienas, kā zināt, kad viņš ir beigts. Es nezinu, manuprāt, viņš jau uzreiz nozīmē, ka ir beigts, jo ir 2 gadījumi, kad aļģes iegūst aromātu. Pirmais ir kontaminācija, ka viņas jau ir no nepārāk tīras vietas, un otrais ir, ka viņas jau cik dienas jūras krastā ir stāvējušas un vienkārši sākušas pūt. Wow. Un man ir jautājums arī par svaigas spirulīnas salīdzinājumu ar kaltēto. Pieņemsim, ja mēs kaut kur dabūjam labas kvalitātes izejuma materiālu, kāds ražotājs ir izaudzējis tīru spirulīnu un pēc tam viņu izkaltējis. Cik es saprotu, to neforšo dīķes mažu, tas tāpatās no tā nepaglāb, jo tas pats kaltēšanas process pats par sevi maina to produktu. Pareizi? Šeit ir ļoti svarīgi, lai tas būtu norādīts, ar kādu metodi ir kaltēts. Jo retu reizi var dabūt saucamo freeze-dried vai liofilizēta vai izsaldējot žāvētā. Manuprāt, pārsvarā nāk no Francijas. Un ja zemā temperatūrā sasaldētu spirulīnu žāvē, viss ir labi. Un tātad otrais variants, kā spirulīna iegūst šo aromātu, ir līdzīgi tā kā gaļa. Svaiga gaļa laba, ne pēc kā nesmažo. Sākam grillēt un cept. Aromāts parādās, jo proteīni jau tiek sagrauti, jau notiek kaut kādi pārvērtības procesi. Vienīgā atšķirība, ka gaļai būtu vēlams, ka viņi ir apstrādāti, jo tad viņi ir vieglāk sagramot. Savukārt spirulīnai ne tas aromāts ir patīkams, neturvērtība no tā rodas. Tāpēc tas ir viens no kvalitātes faktoriem, vai kāds vispār ir atzinies ar kādu metodi žāvē. Lielākoties tā spirulīna, kas nāk no Ķīnas, ir ar spray dry vai izsmidzināšanas žāvētavu. Tā kā dušiņa tie pilieni krīt lejā, pretplūsmā ir karsts gaiss, un tā kā pilieni ir mazi, gaiss ir karsts, viņi ļoti ātri izžūst un ir ļoti smuks pulveris. Izņemot to, ka, ja šūna ir tā kā apvalciņš un mitrums ir iekšpusē, tad šādi žāvējot viņi var uzsprāgt, un tad viss tas labums ir karstajā gaisā. Un tad jau tas viss ir nooksidējies, un tad tas vairs nav kvalitatīvs produkts.
Jā, es tieši par to domāju, ka tas oksidantu saturs un tā smarža liecina, ka visdrīzāk tas produkts bija daudz vērtīgāks, ka viņš bija svaigs. Kad mēs runājām, tu minēji, ka jūs speciāli par šīm lietām nerunājat. Ir ļoti daudz zinātnisko pētījumu un jau arī pētījumu pārskati, kad pārskata daudzus pētījumus jomā, kas nozīmē, ka joma ir aktuāla par spirulīnu. Un tad ir pārskats par ietekmi ar antioksidantu saturu, tad ir pārskats par smadzeņu veselību. Tieši vakar lasīju milzīgs, ka smadzeņu aizsardzība pret oksidatīvo stresu, pret slimību riskiem, bērniem attīstības veicināšanā arī kaut kādi pozitīvi. Ne, par to mēs labprāt runājam. Tur bija tikai divas tēmas, kuras es teicu, ko ļoti bieži izmanto influenceri. Par tām divām es negribu, bet principā to, ka spirulīna ir ļoti veselīga un principā, kāpēc mēs jūtamies saguruši vai kur tā spirulīna iedod to enerģiju, ir divi iemesli. Viens, ka tur ir daudz viegli absorbējami vitamīni, un šeit atkal ir stāsts par to, ka tā kā viņi ir svaigi komplektā ar enzīmiem un mikroelementiem, tad, ja mēs esam mēģinājuši izanalizēt, cik tur ir vitamīni, un īstenībā viņu ir ārkārtīgi maz. Mazāk nekā tur 5 vai 10% no dienas devas, no atkarībā kurš. Bet tajā brīdī, kad cilvēki, kas ir lietojuši sintētiskos preparātus, viņi šito iedzerot, saka, wow, nu te ir, uzreiz var just. Vai vēl interesantāk ir, ja cilvēki lieto šo un multivitamīnus, tad viņiem vispār reizē viņi saka, ka tā kā jau sāk reibt galva vai kņudē tāda, sajūt, ka pārdozē. Jo spirulīna šo vitamīnu uzsūkšanos tā kā riktīgi pareizina N-kārtīgi. Lūk, un tad stāsti par to, ka šeit ir jāsaprot, ja tur ir 200 bioloģiski aktīvās vielas, tavs ķermenis var paņemt, ko viņam vajag. Ja? Un tāpēc ir svarīgi vispār runāt par to uzturu un skaidrot cilvēkiem, ka mūsdienās ir šī otrā tipa malnutrīcija vai uztura nepietiekamība, ka cilvēki ļoti daudz lieto plikas kalorijas, kuras rada šo sāta sajūtu, bet nepabaro ķermeni, lai viņš varētu reģenerēties un funkcionēt pilnvērtīgi. Un tad ir viens variants, kad tu ēd vitamīnus, bet otrs, ko dod spirulīna, ka viņa mazina fona iekaisumus. Un mēs zinām, kā mēs jūtamies, ja mums pēkšņi uzmetās vīruss. Vienkārši gandrīz beigti, tāpēc, ka ķermenis ir ārkārtīgi aizņemts cīnīties ar uzbrucējiem, ar šiem te fona procesiem. Un ar iekaisumiem ir tas pats, tikai iekaisums mums parasti nepiemetās tā vienā dienā. Labi, kakls var apaugstēties vai tā, bet doma tāda, ka hronisks stress rada hroniskus mazus iekaisumiņus, bet smilšu graudiņš pie smilšu graudiņa, un tas mūs aprog zem liela smilšu kalna. Un tad spirulīna ir tā, kas padzinātās smiltis nost, sakārto šos procesus, lai vienkārši mēs varētu funkcionēt tā, kā mums būtu jāfunkcionē. Jo tas ir interesanti, ka tie cilvēki, kas ārkārtīgi daudz lieto tiešām dārzeņus, nevis tikai augļus, tos saldo galu, bet tiešām dārzeņus, viņi saka, bet es lietoju spirulīnu, nekā nejūtu. Un tiem, kas nekā nejūt, ir divi varianti. Vai viņi neieklausās vispār ķermenī, vai smieklīgākais. Mēs ļoti bieži sakam, ka spirulīna dod enerģiju. Viņš saka, nē, es nekādu enerģiju nejūtu. Un tad mēs viņiem sākam prasīt, bet varbūt kaut kas cits tavā sajūtās pamainījās. Jā, es laikam gulēju labāk. Jā, man tur vairs kuņģis nestreiko. Un vienkārši viņi fokusējas varbūt uz to vienu, jo mēs nevaram katrā blogā vai kur aprakstīt visu setu, tad izklausās pēc pārāk laba līdzekļa. Ja? Bet ir jāsaprot to, ka, ja cilvēkiem fona iekaisumi, vispirms ir jāsakārto tie. Un tikai tad, kad tavs gastrīts būs normalizēts vai vispār nebūs, tikai tad tu sāki sajust paaugstināt enerģiju. Vai no otras puses, ja gastrīts traucē uzcūkties uzturvielām, tad sakārtojot kuņģi, tu sāc uzņemt barību, un tad, kad tu esi labi paēdis, tev ir spēks kaut ko darīt. Ja? Tas ir tas lielais aplis, ka cilvēkiem ir jāsaprot, ka tie smilšu graudiņi krājās. Mēs neesam tā kā grāmata, kas ir vai nu ciet, vai nu vaļā. Mums ir milzīga ķēde, un katrs salauzts ķēdes posmiņš vai nu pārslēdzās uz blakus posmiņu, bet tur tad ir pārslodze, tā kā tīkls. Ja? Vai nu tu vienu posmu atslēdz, tad tev ir pārslodze citā tīkla vietā, vai arī tas kādā brīdī vienkārši sāk nefunkcionēt. Un, tā tas aizveda līdz tam, kad biznesa pārņēma zinātni. Kā redzējāt, zinātne vēl aizvien ir bez sirdslieta un saprotot, cik īstenībā mēs varētu strādāt efektīvāk, ja mēs zinātu to un vēl kaut ko, bet mēs nezinām.
Un tā kā neviens cits pasaulē šādi neaudzē, nu tad pašiem vien jāpēta, lai mēs paši varētu strādāt. Paši uztaisījāt sev metodu, paši uztaisījāt ražotni, paši pētat, kā jā, un tad paši turpinām arī domāt, kā katru nākamo viedo akvāriju taisīt vēl labāku. Tad tikai pagājušajā gadā mēs sapratām, ka pieprasījums ir tāds, un tas mūsu jau reaktors bija ticis līdz tādam līmenim, ka mēs sapratām, labi, ir jāsāk vienkārši štancēt vairāk tādus, ir jāatrod kāds, kurš var palīdzēt mūsu inženierim ar savām rokām, to jau lielākā apjomā, jo, kā teikt, ar zinātni var nodarboties vienmēr, bet ja ir pieprasījums, tad ir, paņemt darbā marketinga cilvēku un teikt, nē, izslēdz reklāmas, viss atkal ir apēsts, jo mēs arī, investoriem sākumā teicām, Latvijā tirgus nav, mēs iesim eksportā. Katra gada beigās, latvieši tomēr visu apēda. Mēs labi strādājam pie šī. Jā. Principā ir tā, ka te mēs gribam nākamo līmeni, aiziesim, vispirms pasīsimies, kāds ir mūsu šī brīža līmenis, bet rekur te jau būs, kad vienkārši nospiež pogu un no katra no šiem te rezervuāriem sūknēs uz ražas novākšanu. Tas, kas mums tagad ir, ka mums ir katra vienība salīdzinoši daudz neatkarīgāka, un tad mums ir jāapkalpo katra vienība atsevišķi. Ja mēs viņus saslēdzam sistēmā, tad mēs varam vienā galā nospiest pogu, un tās trubas jau ir savilktas. Nevis katru reizi jāpārliek trubas gals no vienas tvertnes uz otru. Es pieņemu, ka, lai pierādītu, ka vajag kaut ko savādāk darīt, arī tas nav tik vienkārši. Nē, ir jau liela daļa audzētāji, kas vispār uzskata, ka tā kā mēs darām, tas nav iespējams. Jo, lampas iemērkt, nē, jo, pasaulē šobrīd ir vai nu ir dīķis, vai nu ir tāda šitik te resna caurule, tāda kilometriem gara, kad 1 kubikmetrs ir nevis tā kā mums 1 kubikmetrs, bet 18 kvadrātmetru istaba pilna ar caurulēm, lampām no ārpuses, tā, ka tu ieej un tevi žilbina. Mums bija Latvijas piegādātāji, kas piedāvāja, ka ārzemnieki varētu uztaisīt, mēs satikāmies sapulcē, un viņi teica, nē, tāda tehnoloģija jau nav reāla. Ja jūs vispār atrodat kādu, kas pateiks, ka tas ir reāli, jūs vispār pārbaudiet, ka viņiem ir portfolio ar šādu strādājošu iekārtu. Pēc tam, kad sapulce beidzās, es teicu saviem kolēģiem, aizējām pastīties uz cehu, kad viss vēl aizvien strādā. Tikai jau 3 gadus strādā, bet laikam nav reāli, mēs tikai sapņojam. Tāpēc arī es neabižojos, ja daļa cilvēku pasaka, ka nē, viņiem, spirulīna nav priekš viņiem. Varbūt šajā dzīves momentā nav. Dārzeņi jau nekur nav pazuduši. Tev vienmēr ir izvēle 0,5 kilograms dažādu krāsu dārzeņu. Vai, ja tu saproti, ka tu to nevari, tad vismaz 2 ēdamkarotes spirulīna. Tā arī, ka var attiecināt vienu ēdamkarotes spirulīnu pret kaut kādiem kilogramiem parastu dārzeņu. Tas nav mūsu izgudrojums, bet Pasaules veselības organizācija saka, ka šīs te, labi, viņi to, protams, teica par pulveri, jo svaigā ir ārkārtīgi maz pieejama, bet ja ir publikācijas, kas pasaka, ka pulveris ir līdz pat 80% nograuzdētas jau visas labās vielas, tātad paliek tikai 20%. Un ja pulverim arī ļoti interesanti, kad rekomendējumās devas, piemēram, tā, ka viņš jau sablietēts tabletēs, ir no 4 līdz 20 tabletēm. 20 tabletes katru dienu apēst ārprāts. Un tad mēs vienkārši pēc publikācijām vadoties skatījāmies, cik ir tas vidējais tablešu daudzums vai pulvera karotes, ko iesaka, un cik ir svaigai tas efekts. Uz sevi testējām un tā literatūru samiksējot ar eksperimentālo, mēs sapratām, ka tie 7 grami ir tas līmenis, no kura labi var sajust efektu. Bieži vien cilvēki jauc chlorelu ar spirulīnu un viņu efektus vispār. Kā var viņiem paskaidrot? Arī ļoti daudz aprakstos, cik es internetā esmu redzējis, viņas tiešām pat tie, kas uzdodās par profesionāļiem, viņas jauc. Bet principā viņām ir tik daudz kopīgs, ka tās ir aļģes. Pirmais atšķirīgais, kad chlorella ir vienšūnis, tiešām viena apaļa bumbiņa, mikroskopā paskatoties viena. Spirulīna ir spirālīte. Chlorellai ir ļoti svarīgi saprast to, ka ir šūnapvalks no tāda koksnīga materiāla, ka ja viņa nav pareizi apstrādāta, tad mūsu kuņģis viņu vispār neuzņems. Tā kā mēs varētu ēst vati, bet jēga tieši nekāda, jo mums nav 2 kuņģi kā aitām, mēs nevaram šos celulozes produktus sagramot. Un tāpēc chlorellai pie kvalitātes ir svarīgi ne tikai kur audzēta, bet vēl vai viņa ir padarīta vispār cilvēkiem biopieejama. Un otrs ir ļoti bieži raksta, kad spirulīnā ir omega 3.
Bet nē, spirulīnā tauku saturs ir ārkārtīgi mazs un ir tikai gamma-linolēna skābe. Savukārt chlorellā varētu būt omega-3, bet omega-3 attīstās tikai speciālos stresa apstākļos. Ja grib chlorellu kā omega-3 avotu, vēl 3-kārt vajag pārbaudīt, ka jūs uzticaties tai kompānijai, kas to ir izaudzējusi. Mana mīļākā sarunas daļa ir, kā šo brīnumu lietot. Vai tu vari pastāstīt, kāds izskatās realitātē dzīvē? Jā, tā tad pirmais jāatcerās, ka šeit ir 14 porcijas, tā ka tas nav jāizdzer viss vienā dienā. Porcijas, protams, ir tā relatīvi, jo tās nav zāles, pārdozēt nevar, bet doma tāda, ka tā viena porcija ir tādam vidēji veselam cilvēkam, tā dienas deva. Un tad, kur, piemēram, šajā glāzē mums 22 ml atzīme jau ir, tad mēs, tas ir 2 ēdamkarotes, pievienojam sīrupiņu. Jā, tas tā kā dzērvenis vienas pašas ir ārkārtīgi skābas, tad tas ir dzērveņu vai cidoniju sīrups mūsu produktā. Pirms lietošanas jāsaskalina, tāpēc, kad spirulīna ir šūna, un viņa var nogrimt vai uzcelties, dzīva būtne izdomā, kā vēlās. Lūk, jā, un tad atšķēdam ar ūdeni pēc pašu vēlēšanās, cik daudz. Ir jau daļa, kas saka, ir īpaši saldumīļi, ka ir labi tāpat, bet var arī pieliet ūdeni. Lūk, un gatavs lietošanai. Šis vēl nebija, kad es pagājušo reizi cemojos. Tas ir pilnīgs jauns, nav nekur vēl ilgi. Jā, tas ir mūsu pēdējais izgudrojums. Tātad mums ir 12, 24 un tagad arī 60 porcijas. Iepriekš bija 90, bet uz veikaliem labāk ir dot 60. Un tad pats jaunākais jaunums ir tas, ka mums būs ar piparmētru garšu, jo tā kā svaiga mūsu spirulīna tiešām nepēc kā negaršo, tad, lai tam ūdentiņam būtu bezkaloriju garša, jo tie, kas negrib sīrupiņu ar ogām, tad tiem būs ar piparmētru garšu, lai būtu tāds patīkams svaigumiņš, kā vasarā pierasts ar piparmētru ūdeni. Šo ļoti viegli dabūt ārā no drēbēm, tāpēc arī bērniem var droši dot, un ja viņi salējās, šito būs viegli izmazgāt. Jā, tieši tā, vienkārši izskalojot. Man vēl tas, ko es pamanīju, kad es lietoju spirulīnu, es viņu atsaldēju, samaisu ar ūdeni, viņa man pastāv uzreiz neizdaru, viņa no tumši zaļas paliek bišku zilganīga. Un tad cilvēkiem droši vien uzreiz jautājums, vai tas ir ok un kāpēc tā notiek? Jā, tas sasaucās ar iepriekšējo jautājumu, kāpēc aplajoties ir viegli izmazgāt. Tāpēc, kad tur iekšā ir veselas šūnas, bet kamēr šūna ir cieta, tā kā, teiksim, mēs varētu iztēloties gurķi. No ārpuses ir zaļš, iekšpusē cita krāsiņa. Izņemot tas, ka gurķim nav krāsiņas iekšpusē, bet spirulīnai iekšā ir tāda tieši tas fikocianīns, kas ir pats vērtīgākais, tas zilais pigments. Un tad, kad kādu laiku stāv uz galda, tad ir tas, ko es teicu, ka spirulīna ir ar ļoti plānu, maigu šūnapvalku, un viņa ir tik maiga, ka viņa pati arī jau atverās kādu laiku esot, jo mums te raugi, viss kaut kas pa gaisu lido, un viņi jau pārgrauž to šūnapvalku, viņa atverās vaļā. Lūk, ko nozīmē? Jo tas ir arī, teiksim, Eiropas aļģu konferencē ir jautājums, kā cilvēkiem izstāstīt, kad aļģes ir tik vidēji draudzīgas, vajadzētu ēst vairāk aļģes? Varbūt uztaisiet vienkārši garšīgi. Un viens. Jā, nevajag jau sarežģīt, jo ko cilvēki labprāt ēd, to, kas ir patīkami, to, kur tu jūti efektu. Runājot par PVD, ko viņi teica par šo pasākumu? Viņi nebija bišku tā, ko jūs darat, mēs nezinām, kā jūs vispār certificēt. Ar PVD interesantākais bija, kad viņi bija pārsteigti, ka mēs negribam būt uztura bagātinātājs. Jo pēc būtības izpētot to, kas ir uztura bagātinātājs, piemēram, dzērvenis. Tas var būt uztura bagātinātājs, ja tur ir samaltas miziņas saliktas kapsulā, un tas var būt dzērvenē, ej un vienkārši ēd. Un tā robeža ir tāda, ka manā izpratnē, ja tu to nevar uztaisīt garšīgu, tad tu to saprasē tabletēs, un tad tas ir uztura bagātinātājs. Tāpēc, teiksim, spirulīnas pulveris ir uztura bagātinātājs. Un te, kad mēs sapratām, ka bet svaiga viņa ir, pēc būtības tā kā dārzenis, apelsīnu sula vai kaut kas līdzīgs. Jā, tieši tā. Tad pēc būtības, kāpēc, lai mēs vispār būtu uztura bagātinātājs? PVD ir klasiski, ka tur ir piens, gaļa, dārzeņi, bet viņiem ir arī sadaļa un citi. Ļoti veiksmīgi. Jā, vienmēr jau gadās kaut kādi un citi, jo, piemēram, senos laikos jau Latvijā arī raugu raudzēja, bija rauga fabrika. Tagad vairs nav, viņiem ir tāds segments un citi. Līdz ar to es teiktu, ka man ir tikai vislabākās atsauksmes par PVD, bet pārtika nedrīkst ārstēt.
Tāpēc mēs varam parunāties par to, cik labi ir ēst veselīgi un ar ko dzērvenis atšķirās no hamburgeriem, bet tajā brīdī, kad cilvēks ir veikalā, tas viss stāv blakām. Un tā tad es ēdīšu garšīgo, kāpēc man jāiet kaut kāda skābuma vai kaut kas dīvains, vai ne? Un tur vienkārši vinnē reklāma. Nu, savukārt, jā, un tad cilvēkiem ir tā sajūta, ka jā, bet uzturbagātinātājiem virsū rakstīts ir kaut kas labs. Jā, un, piemēram, par tām dzērvenēm runājot, tas ir vienkārši viens, es nezinu, kurios, kad uz uzturbagātinātājiem ir tā, kad attiecās tradicionālās medicīnas kleimi. Un tātad dzērvenis ir labas urīna traktam. Pārtikā? Nē. Tā nav medicīna, nedrīkst neko tādu rakstīt. Tāpēc man arī ļoti patikās jūsu saldētie produkti. Es iepriekš cēru regulāri. Ūdens liekas svaigāks nekā pirms tu ieliki spirulīnu. Viņš pēc avota man smaržo. Man atkal ar saldēto bija, kāpēc es vispār nokļuvu pie tiem citiem produktiem, jo man pašai bija problēmas dzert tik koši zaļu vai tumšu ūdeni, kurš garšo tikai pēc ūdens. Man ļoti prasījās kaut kāda garšiņa. Un tad es pati mājās sāku tad sulā atkausēt, tad kaut kādu sīrupiņu pieliet. Un arī tādā, varētu teikt, nejaušības ceļā mēs izgudrojām šos jaunos produktus, kad pirms Covida bija jāiet uz darbu. Tad es uztaišu šo dienišķo porciju, un kamēr viņa atkūst, tikmēr jau tas jāizdara, un esmu aizgājis uz darbu. Un vakarā atnākot, tas, kas bija ūdenī, viņš tā ļoti interesanti jau tādu zilganu tonīti, tādu violetu iegūst. Jā, bet kamēr viņš ir nesmaržo slikti un tam līdzīgi, viņu droši var lietot. To mums LLU izpētīja, kad vispirms sāk briesmīgi smirdēt pēc tā Ķīnas pulvera, un tikai tad viņš paliek mikrobioloģiski nedrošs vēl pēc kādas dienas. Nu, lūk, bet savukārt, tā, ka viņu atkausēja sulā, tad viņš vēl vakarā ir pilnīgi gan sula laba, gan spirulīna ideāla. Un tad mēs sākām LLU prasīt. Protams, tā kā ar svaigu spirulīnu datu nav, neviens to īsti nevar izskaidrot. Bet, jūs atklājāt. Bet šajā gadījumā, ja šeit ir antioksidanti, enzīmi, tie jau vispār tais tabulās neparādās. Līdz ar to mums tā tabula ir apmēram, viss pa nulēm. Ak, Dievs, jums ir tik daudz cukura, to taču nevar ēst. Bet ābolam nav uzrakstīts, kad mums ir, teiksim, 8 grami uz vienu porciju, ja, vai, teiksim, 38 uz 100 mililitriem ārprāts. Bet, ja tev dienas deva ir 22 mililitri, kāpēc var skatīties uz 100? Un savukārt ābolam tu pasties, 100 gramos tikai 14, bet viens ābols ir 200 grami. Nu, tad ir jautājums... Un runājot par cilvēku ekspektācijām un rezultātiem, kas ir tās lietas, par ko cilvēki saka, ka viņi ir izjutuši atšķirību? Kas ir visbiežākais? Jā, mēs pavasarī veicām aptauju. Esam ļoti priecīgi, kad vairāk nekā 400 cilvēki atbildēja. Nē, Madara, cik? 400 vai 140? 140. Es domāju, 400 baigi daudz izklausās. Nu, lūk, vairāk nekā 140 cilvēki atbildēja, un topā, protams, bija šī enerģija. Tad mēs bijām priecīgi, ka ir arī tādas izmērāmas lietas, kad bija arī daļa, kas anēmiju reportēja. Tālāk... Pārgājusi. Kad, jā, dzelzs līmenis ir pacēlies. Okay. Ja? Neatkarīgi no tā, vai jau ir anēmija vai tikai dzelzs deficīts, bet tātad dzelzs līmenis ir pacēlies. Tad bija vienkārši imunitāte uzlabojusies, slimo mazāk, un mums ļoti labs likās rezultāts, kad mēs arī pajautājām, vai tev vispār kaut kas kaiš, un no tiem, kas teica, ka viņiem ir problēmas ar gremošanu, mēs salikām tur visus gastrītus un atviļņus visus vienā tā kā jautājumā, tad trešdaļa teica, ka ir būtiski uzlabojumi. Otrs līdzīgs gadījums bija ar kolēģi, kurai bija artrīts. Viņa arī, kamēr es biju RTU, viņa regulāri lietoja, sēdēja man pie blakus rakstām galda, un tad mēs varējām ik pa laikam pārunāt, kā viņai iet. Un tad es aizgāju no RTU, paliku tikai firmā, un es viņu vienu dienu satieku un prasu, kad tu vēl gribēsi spirulīnu, kāpēc vairs nepērc, un tā, jā, vajadzētu, un ko? Es saku, bet tikko bija pavasaris, kā tavs artrīts? Jā, tikko bija pavasaris. Jo, artrīts jau nav katru dienu, viņš rudeņos, vismaz viņai bija tas, kad viņš rudeņos un pavasaros bija tā kā aktīvāks, un pēkšņi izrādās, ka pavasaris ir pagājis, un jā, man kādreiz bija artrīts. Un tas arī ir stāsts par to, vai tev spirulīna kaut ko palīdz. Nē, es nezinu. Bet kur ir tavs artrīts? Nē, to es arī nezinu. Jā, tas ir jāņem vērā, kad reizēm cilvēki tā kā vienkārši aizmirst piefiksēt savas sajūtas. Un otrs smieklīgais ir, kad reizēm cilvēki saka, nē, es lietoju, neko nejūtu. Un tad viņi beidz lietot. Vienkārši iztērējās tur 1 vai 2 pudelītes.
Un tu pēc 3 dienām ir tāds, kur es varu dabūt? Ir piektdienas vakars, man vajag tagad. Un tad tā, kas notika? Nu jā, man jau vakar beidzās, un šodien es sāku justies, kā galva nestrādā, vai tur tas, vai tur šis. Tad reizēm, ja spirulīna vēl nav paspējusi izārstēt, tad vienkārši tas sajūts atnāk ļoti ātri atpakaļ, un tad pēkšņi, jā, man vispār nebija tik laba dzīve iepriekš. Pēdējā, ko mēs saņēmām piektdien, man bija opīts riktīgi slims, viņam 70 plus gadi, un es jau domāju, ka, kā teikt, jāiet atvadīties, bet aiznesu spirulīnu. Un pēc 3 dienām opīts zvana pie durvīm, smaidīgs kā gurķīts, un, kā teikt, nav vairs jāatvadās. Lūk, un tādas atsauksmes pavisam viennozīmīgi, kā teikt, es redzu tam darbam vērtību, nekā, ja es būtu zinātnieks, tad uzraksti rakstu un ceri, ka kādam industrijā kādā brīdī to ievaidzēsies, un varbūt viņš par to būs ar mieru samaksāt. Un pa vidu vēl cīnies visu laiku ar iepirkumiem, lai katru štruntiņu nopirktu perfekti pareizā veidā. Tā kā tas ir pārtikas produkts, tad nav kontraindikāciju ne grūtniecēm, ne zīdošām mamām, ne bērniem. Jā, un turklāt mums Instagramā ļoti interesanti, kad skatītāji jautā, kāds ir tas mazākais bērnu vecums, jo acīm redzot alerģijas ir sasniegušas tādu vilni, kad senāk pirmo piebarojumu ieteica ķirbi un dažādus šos oranžos dārzeņus, tad arī mani bērni ne pienu, govs pienu, ne oranžos dārzeņus nepanesa, bet spirulīna nav nevienā alergēnu sarakstā. Es uz saviem bērniem testēju, un arī mūsu skatītāji, Instagramā sekotāji, viņi arī ir devuši saviem, ap gadu jau noteikti var dot, bet, principā es domāju, ka spirulīna ir tāds pats piebarojums kā jebkurš cits dārzenis. Līdz ar to, it īpaši, man liekas, kad spirulīna bērniem būtu visvairāk jādod, tad viņi sāk iet uz dārziņu. Visi tie vīrusi, baciļi, stress, jo īstenībā kāpēc viņi iespējams sāk slimot, tāpēc, ka viņiem ir stress no jaunās vides. Un šeit ir tas efekts, kad, ja mēs dzeram spirulīnu, tad šie antioksidanti nomāc tos brīvos radikāļus un viņu potenciālo ietekmi uz ķermeni. Un līdz ar to viens ir ēst varbūt vitamīnus, lai tu būtu, tā kā imunitāte būtu gatava aizstāvēties. Bet otrs ir, kad neļaut vispār tam stresa ar brīvajiem radikāļiem sākt tās šūnas sagraut un kairināt. Arī, teiksim, sportojošiem, gan jauniešiem, gan jebkurā vecumā ir izpētīts, ka spirulīna arī profesionāliem sportistiem palīdz uzlabot anaerobo slieksni, tā kā izturību pacelt augstāk, un pēc treniņa arī atjaunoties ātrāk. Uz sevis es to esmu tā notestējusi, ka bija Covid, un tad tu kaut kad eji vingrot, kaut kad neeji, kaut ko dari, kaut ko nedari, un tad ir tas, ka sāp visas maliņas, vai ne? Un iedzer spirulīnu, un pēc stundas riktīgi tāds svaigumiņš, jo īstenībā, kas ir pirmkārt pienskābē, arī ir tā kā atbilde uz pārslodzi, un tur tie mikro iekaisumi. Un tad sanāk, ka spirulīna bišķiņu uzlabo asinsriti, izveidina tos muskuļus, un tas efekts bija tik ātri un tik pārsteidzošs. Un smieklīgākais, es tos savus meitas arī izmēģināju. Viņai bija dejošanā arī kaut kāds tur liels pasākums, nodejojusies tā, ka mammīt, man pēc vakardienas viss tur sāp, es šovakar neiešu uz treniņu. Es saku, iedzer spirulīnu. Tā, kad cilvēkam viss sāp, viņa jau pusaudzis, neies jau aļģes dzer, bet, tā, kad ir slikti, tad tomēr iedzers. Jo tas ir interesanti, teiksim, mazulis stāv pie leduskapa un klepo, lai dabūtu ekstra porciju tīnis, jā, nā. Lūk, un tad viņi iedzer to spirulīnu, un es viņai pēc stundas vai tur 2 prasu, šovakar iešu uz treniņu. Kāpēc, lai neietu? Un šis ir stāsts par to, ka cik ātri cilvēki pierod pie labākas veselības, labākas dzīves, ka viņi jau ir aizmirsuši to, ka viņiem kaut kas ir sāpējis. Loģiskais jautājums ir, vai cilvēki ir mēģinājuši lietot pret paģirām? Es pieņemu, ka ir. Jā, tas ir mūsu tehčilā 2. dienas dzēriens, jā, jo īstenībā kas ir paģiras? Tā ir, zināmā mērā, saindēšanās, arī milzīga pārslodze, negulēta nakts un tam līdzīgi. Jā, tā kā pret paģirām droši arī var mēģināt. Jā, tāda ļaunprātīga veselības izmantošana. Bet uzreiz noteikti ir cilvēki, kuri tur ar kefīriņu vai ar tomātu sulu vai tāpat mēģina kaut ko cer.
Interesanti, vai kāds mēģinājis dot kādiem dzīvniekiem Jā, spirulīnu? tas ir labākais jautājums, kad cilvēki prasa par placebo, tad vai zivīm varētu būt placebo? Nu, ko tu viņām tur ieber, to jau viņas ēd. Un tas ir viens no interesantākajiem pētījumiem. Es sākumā nesapratu, ka rādītājs bija zivis kļuva krāsainākas un grūtāk noķeramas. Izrādās, ka tad, kad zivis kaut kādos vienalga mazuļus vai ko audzē, viņus ik pa laikam kāds ir jānoķer, lai nomērītu. Un tad, kad viņas sabaro ar spirulīnu, tad viņas kļūst žiparīgākas, aug ātrāk un kļūst grūtāk noķeramas. Bet vēl ir testēts arī uz vistām, tām pašām pelēm, protams, neizbēgami, un uz diezgan daudz dzīvniekiem, protams, viņiem jau tas pats, ja nav ideāls uzturs, ja viņi ir kaut kādos stresa apstākļos, piemēram, tā, ka kas ir jebkura industriālā ferma būtībā? Tieši tā, jā. Un tad ir uzlabojumi. Okay. Es jau domāju, vai varbūt kāds ar maizivniekiem. Es pieņemu, ka kaķi nē, bet suņi varbūt vēl... Es esmu redzējusi, jā, un man starp citu kaimiņienai, viņai suns tāds izstāžu, kuram vajadzētu tur būt vislabākajā formā, un viņš diezgan, visi teica, viņam pietrūks muskuļu masa, viņš tur nespēs performēt. Un viņi arī 2 nedēļas pirms tam sāka viņam pa kriksītim, saldēto, jo viņam saldumus nedrīkst, viņi saldēto pielika klāt pie ēdiena, ēda ļoti labi un izstādē dabūja labu vietu. Ko vēl vajag kā pierādījumu? Principā ir tā kā augiem, standartā zaļajiem augiem ir diezgan unificēta tas, ko viņi ēda, slāpeklis, fosfāti, kālijs, nātrijs, visi tie mikroelementi un tas. Tas, ar ko spirulīna atšķirās un kāpēc dīķī aug spirulīna, nevis ūdensrozes, ir tas, ka, ja parasti mēs tur, kur peldamies, ir neitrāls pH, spirulīnai ir ļoti bāzisks pH, tuvu pie 9. Jā. Un to nodrošina soda. Tāpat, kas ir cepamajā pulverī, dzeramā soda, ir tā, kas nodrošina augstu pH, un attiecīgi spirulīna ir interesants organisms ar to, ka viņa nevis ēd CO2 no gaisa, bet to C, kas ir iekšā sodā. Interesanti. Ar šo viss sākās ar mazām kolbiņām. Viņām nav kājas vai viņas nevar tikt pašas pie ēdiena, tad maisīšana arī ir ārkārtīgi būtiska, lai viņām, jo arī kas ir, mēs nevaram gaismu iemaisīt, mēs varam tikai maisīt aļģes, lai piemaisītu viņas klāt pie gaismas avota. Kā tas gaismīs jūs lietojat vispār? Ir vajadzīgs speciālās, kuras tur, marihuānas audzētāji lieto? Nē, šis nav zaļais augs, līdz ar to bez chlorofila šeit ir minētais unikālais fikocienīns, līdz ar to spirulīna ir viens no ļoti retajiem pasaules mikroorganismiem, zaļajiem, vai vispār zaļajiem organismiem, kas ņem pretī pilnu spektru. Jo ūdenī dzīvojot, tu nevari būt izvēlīgs, tev ir jāņem tie saules stari, kuri ir iespiedušies līdz tev vēlamajam dziļumam, un tāpēc spirulīna ir pielāgojusies ņemt jebkuru gaismas vilni, kuru var dabūt. Bet, jā, mums ir šobrīd viens no uzdevumiem, jūs redzat, cik mums aiziet minerāli, ka mēs jau esam līdz tam līmenim, kad ar maisiņu nepietiek, jau ir paletēs aiziet, un tāpēc, protams, jautājums ir, kā tērēt mazāk minerālus, cik mēs varam atgriezt barotni, kas ar to barotni notiek, kā mēs varam zināt, vai tur ir kaut kāda viela izēsta, nav, kuras vielas. Tas, kas ir ļoti svarīgi pateikt, ka mēs jodu klāt neliekam, mūsu spirulīnā joda nav. Jo visiem vienmēr ar aļģēm uzreiz saistās jods, tad nē, mums joda nav, mēs viņu tur neesam pielikuši, un tāpēc viņa pavisam droši tur nav. Piemēram, ja cilvēki grib selēna bagātināt uz spirulīnu, mēs varētu pielikt selēnu, vai mēs varētu pielikt vairāk cinku, bet tas ir jāizpēta, kā pati spirulīna uz to reaģē, cik viņa absorbē, cik neabsorbē. Tie tādi ilgtermiņa un padārgi pētījumi, bet mums ir viena no domām, kad, ja spirulīna to jau dabiski lieto, un ja mēs pieliekam bišķiņu vairāk, tad, lai viņa, piemēram, magnijs šobrīd arī ārkārtīgi svarīgs, vai ne? Vai mēs varam pielikt vairāk magniju un tad dabūt viņu tādā ļoti viegli uzsūcamā formā. Jo mēs pieliekam tā kā minerālus kā šos te neorganiskos, bet spirulīna jau viņus ieliek tādā skaistā kompozīcijā, lai mūsu ķermenim vieglāk apēst. Lūk, jā, un tad bija šausmīgi incidenti, kad mēs pētījām spirulīnu ar cidoniju sīrupu un visu kaut ko, un mēģinājām, kā visi saka, spirulīnas spēks ir antioksidantos, bet tā metode rāda, ka cidonijā ir vairāk antioksidantu vai dzērvenē, dzērveni vairāk pētīta, nekā spirulīnā. Un beigās, kad mēs sākām rakt, un kas bija incidenti, ka te, kad spirulīna sāk smirdēt un ir totāli sadegradējusies, tad beidzot antioksidanti uzlec. Elementāri. Tev ir milzu molekula,
tie, kas ir antioksidantu tās reaģents, viņš arī ir milzu molekula. Un tev nesanāk kontakts, tāpēc, ka viņi vienkārši, ar inertajām virsmām tikai spēja sakombinēties. Un tajā brīdī, kad spirulīnā viss jau noārdās un aiziet pa gabaliņiem, jā, kur ir antioksidanti. Un tad ir jautājums par to, ka mēs it kā paņēmām pasaulē, visi lieto šīs metodes, gan tie, kas pēta jebkur citur antioksidantus, gan tie, kas spirulīnā pēta. Neviens cits, vismaz pēc tam mēs sākam skatīties, ka tie raksti, kas saka, spirulīnā ir tik vai tik antioksidanti, šitajā pulverī ir vairāk nekā šitajā, viņi nepaņem nevienu ogu blakām. Jo kā tad var būt, ka klīniskajos pētījumos visi saka, ka jā, tieši antioksidantu dēļ spirulīna ir unikāla, bet tieši tam fikocianīnam kā antioksidantam ir tas pretiekaisuma spēks, un tad, kad mēs viņu mēģinām noķert, tad tur bez mazai antioksidantu nav. Un tas arī ir viens no tiem jautājumiem, teiksim, kā zinātniekam ar zinātnieku par to, vai visas zinātniskās metodas vispār ir, kā teikt, vai vienkārši tu paņēmi standarta metodu, viss tā dara, un tāpēc es arī tā daru. Kur tas rezultāts ir liekams? Varbūt nekur. Jo fikocianīns, lielākā daļa antioksidantu ir vai no mikroelementi, tur selēns, cinks, tam līdzīgi. E-vitamīns ir salīdzinoši maziņš, C vitamīns arī, fikocianīns ir proteīna bumbulis, kas sastāv no aminoskābēm. Un tad, tu nevari nolikt bumbuli pret mazo molekulu un ar vienu reaģentu mēģināt viņus vienādi labi noreaģēt. Tā kā mēs neesam vēl tik bagāti, lai, teiksim, šis stūrīts mums arī ir tikai kopš mēs pārvācāmies. Pirms tam mums bija apmēram tik, cik kaut kāds stūrīts, kur ir vieta. Lūk, līdz ar to mēs ceram, ka mēs pie šī jautājuma varēsim atgriezties, bet šobrīd mēs pārtiekam no klientu atsauksmēm. Ja klienti saka, jā, tiešām gastrītu mazina, to mazina, šo mazina, tad mēs saprotam, ka tas efekts ir, bet radīt jaunu metodi un laust zinātnisko, teiksim, lai pasaulē vispār ieviestu jaunu metodi un pastāstītu visiem, kad redziet spirulīnā vai kaut ko tādu, tur nav mums vēl kapacitātes. Ir kādi cilvēki interesējušies, kā varētu pārpirkt jūsu tehnoloģiju un audzēt savā valstī? Jā. Tad, kā tu minēji, franšīze būtu viens no nākamajiem soļiem. Jā, jo tas, ko mēs esam sapratuši, tas nav tā kā, pat ja tev ir kafijas automāts, tev vajag maintenance, tev vajag servisu un tam līdzīgi. Un līdz ar to, šajā gadījumā, tā kā mēs turpinām šo tehnoloģiju attīstīt, tad doma ir tāda, ka viņi nopērk, bet mēs viņus turpinām visu pilnu suportu, atbalstu sniegt, un līdz ko mums ir kaut kādas inovācijas, tā skatīties, vai viņiem tas dara. Un otrkārt, audzējot citās valstīs, iespējams parādās kaut kādi citi jautājumi, gan par to, kā cilvēki strādā, kultūras nianses, kas mums ir pašsaprotams, tas varbūt Indijā cilvēkiem liekas, ka kā vai tā ir jādara. Līdz ar to ir nepieciešams arī šo fabriku kaut kādā veidā modificēt, jo arī jautājums ir, vai dārgāk ir elektrība vai roku darbs. Attiecīgi, ko darīt un kā darīt. Valdo reklāmu novāks. Man dar labāk apsēties uz krēslu un izliecies, ka tu strādā. Labi, es laikam esmu visu uzzinājusi, ko es šodien gribēju. Tas seriāls mēnesim, ko raidīt, ja pēc TikTok standarta jāsagriež pa minūtēm. Jā, man priekšā ir editings.